Piemērota krekla meklēšana dažkārt var izvērsties par īstām mocībām. It sevišķi gadījumos, ja neesi standarta izmēriem atbilstošs, rokas garākas vai vēderiņš par lielu. Piemēram, jūs atrodat krāsu vai fasonu ziņā ideālo kreklu, bet tieši jūsu izmēra veikalā nav. Vai arī jūs atrodat sev vajadzīgo izmēru, tomēr uzvalkot kreklu mugurā, nākas secināt, tas tomēr īsti labi nepieguļ. Šādas situācijas pavisam noteikti neradīsies tiem, kas kreklus sev pasūtīs individuāli. Uzņēmums Irve, kas Latvijā darbojas jau 15 gadus, piedāvā kreklu šūšanas pakalpojumus privātpersonām, ieviešot zīmolu Irveline. Uzņēmums garantē, ka krekls, kas būs šūts pēc konkrētā cilvēka izmēriem, derēs viņam kā uzliec. Turklāt, pasūtot kreklu Irveline, ik viens varēs izvēlēties sev tīkamāko materiālu un krāsu. Kreklu šūšana ir gan tikai viens no uzņēmuma piedāvātajiem pakalpojumiem. Sauklis ir viss jūsu vērtībai. Tāpēc arī ir izaugusi par tik lielu uzņēmumu, ne tikai kā apģērba tīrītāju un veļas mazgātāju, bet arī daudziem Latvijas uzņēmējiem zinām kā darba apģērba ražotājs, kā darba apģērba iznomātājs. Un šobrīd jau arī gan individuāliem klientiem, gan korporatīvos klientiem piedāvājam darba apģērbus. Tātad tas ir viesnīcu darbiniekiem, istabenēm, tas ir apdrošināšana darbiniekiem, tas ir projektā vairākas skolas, dažām jau ir šie skolas formas ir uzšūts, jo skolas arī aizvien vairāk saprot to, ka tā ir skolas identitāte, tāpat kā katra uzņēmuma identitāte. Trumps ir tas, kā mēs tik ļoti daudz ko darām un viss ir saistīts. Tātad šo te kreklu mēs varam uzšūt, mēs viņu varam arī pēc tam izmazgāt un nogādāt pie klienta. Tātad, ja man ir vajadzīgs krekls, man vairs galva nesāp, nekur viņu dabūt, nekā viņu kopt. Lai gan krekls šķiet ļoti pierasts un ikdienišķs apģērba gabals, tam tomēr ir ļoti liela nozīme. Nevelti ir sakāmvārds: ģērbieties nevis atbilstoši amatam, kuru ieņemat šodien, bet atbilstoši tām, kuru vēlaties ieņemt rīt. Tieši tā, ideāli pieguļošs un izsmalcināts krekls var palīdzēt karjeras veidošanā. Kad klients atnāk uz Irvi, lai iegūtu sev jaunu skaistu kreklu, vispirms viņam tiek noņemti mēri. Tad viņš pats var izvēlēties audumu, kā arī apaklītes, aproču un kabatiņas veidu. Uz krekla ir iespējams pat izšūt tā valkātāja monogrammu. Katru sezonu uzņēmums piedāvā vismaz 50 dažādus audumus kreklu šūšanai, kā arī 7 apaklīšu un 4 aproču veidus. Tas nozīmē 1400 variācijas. Ir no kā izvēlēties, vai ne? Tad pēc noņemtajiem mēriem tiek izveidota piegrieztne un piegriezts audums. Privātajiem un korporatīvajiem pasūtītājiem audumi lielākoties tiek izvēlēti no vietējā tirgus klāsta. Savukārt kreklu audumi pamatā iepirkti Holandē, bet darba apģērbiem tie tiek pasūtīti no Itālijas. Tad krekls tiek sadiegts, pielaikots un šūts. Kad krekls gatavs, pirms presēšanas tam tiek veikta kvalitātes pārbaude. Proti tiek pārbaudītas visas vīlītes, podziņas un pogu caurumi, kā arī atbilstība izmēram. Tad īpašā iekārtā vīles tiek nopresētas, ar gludekli pielīdzināti pēdējie negludumi, un tas ir gatavs sagaidīt savu saimnieku. Nevienmēr labākais ir arī dārgākais. Irveline krekli nozīmē gudru izvēli. Tiem ir ne tikai konkurētspējīga cena, bet to mazgāšana un gludināšana Irvē pienākas ar 20% atlaidi. Mazgāšanas un tīrīšanas pasūtījumi pēc nodošanas tiek sašķiroti, un katram apģērba gabalam tiek piešķirts numurs, lai pēc apstrādes tas tiktu atdots īstajam īpašniekam. Irvē visi apģērbi tiek mazgāti un tīrīti profesionālās mašīnās, kurās pa caurulēm tiek padots nepieciešamais mazgāšanas līdzeklis. Kad krekli izmazgāti, uz vienas īpašas iekārtas tiem tiek izgludināta krādziņa un aproces, bet uz citas ar tvaiku tiek izgludināts pats krekls. Irvē ir plašs pieņemšanas punktu tīkls ne tikai Rīgā, bet arī visā Latvijā. Šobrīd darbojas vairāk nekā 30 stacionārie un 2 mobilie apģērbu pieņemšanas punkti, kas firmu stabili izvirza par nozares vadošo uzņēmumu. Irve vienmēr seko arī tehnoloģiju attīstībai. Regulāri tiek iegādātas jaunas iekārtas, kas ļauj gan piedāvāt dabai un cilvēka veselībai draudzīgākus mazgāšanas risinājumus, gan efektivizē uzņēmumu darbu un samazina pakalpojumu izmaksas. Taču kā rīkoties, ja saviesīgā pasākumā gadījies notraipīt apģērbu un līdz ķīmiskajai tīrīte vai vēl jāpagaida? Tā gadās, gadās ballītē, balta blūza, balta kleita, aplējos ar sarkano vīnu vai ar kafiju un tā tālāk. Protams, ka tajā mirklī neraus viss nost un neskries uz ķīmisko tīrītavu. Ko tādā situācijā darīt? Noteikti viennozīmīgi, ko es gribu teikt, nebērziet. Nemeklējiet sarkanas vai zilas salvetes, nebērziet, neņemiet zem karstu ūdens ar ziepēm, nebērziet. Jo tā jūs varat izdarīt tikai lielāku ļaunumu. Ko var darīt tādā brīdī? Paņemiet baltu dvielu kokvilnis ar zem tekoša silta. Tikai silta, varbūt remdēna labāk augsta. Cik var noskalot?
būs ar to traipu. Pēc tam jūs arī atnesīsiet viņu, bet nebērziet. Neberiet sāli virsū, nesmērējiet sviestu iekšā, vai es nezinu visu, ko vēl ne. Nedariet to.